Rudens tumšajos mēnešos, kad vīrusi apkārt tā vien riņķo, īpaši uzmanību jāpievērš savai imunitātei. Omega-3 zivju eļļa un farmaceitu ieteikumi palīdzēs veselību padarīt noturīgāku. Bērniem rudenī imunitāte bieži kļūst novājināta, jo atsākas bērnudārs. Kad vairāk laika tiek pavadīts telpās, bērnu vidū izplatās dažādi vīrusi, strauji kļūst augstāks un bērna organismam grūtāk pielāgoties. Kopā ar Agnesi un viņas abām meitiņām dodamies noskaidrot, kas palīdzētu stiprināt imunitāti. Man ir ļoti svarīgi, lai man bērni ir maksimāli daudz veseli. Man ir 2 meitas. Jaunākai ir 3 gadi un vecākai ir 6 gadi. Un ar slimošanu ir diezgan patraki. Rudens sezonā it īpaši. Kā saka, darbi nestāv uz vietas, darbiņš ir jādara. Un meitenes slimo diezgan bieži, it īpaši jaunākā. Es teiktu, reizi mēnesī slimo. Rudenī izmainās arī mūsu uzturs. Tagad ēdam mazāk vitamīnu, mazāk svaigu produktu, tāpēc papildus imunitātes stiprinātāji jādodas meklēt uz aptieku. Sveiki! Labdien! Man ir jautājums par biežo slimošanu. Man ir 3-gadniece, kura, protams, aktīvi, es teiktu, katru mēnesi slimo, un ir 6-gadniece. Tā gan retāk, bet arī slimošana ir diezgan aktuāla. Jā, tāda klasiskā vecāku sūdzība rudens ziemas perioda bērnu biežā slimošana. Jā, diemžēl, tam ir jāaiziet cauri, bet vispirms es arī vēlētos noteikti atgādināt par to ikdienas režīmu, kā mēs bērnus uzturam. Jā, tātad kvalitatīvs miega režīms, atbilstošas dienas aktivitātes, pilnvērtīgs uzturs. Tas, protams, būs pirmais, kas ir jāpārskata šajā biežajā slimošanas periodā. Un jūs pareizi minējāt, ka ir visādas atraktīvas formas, kā mēs varam piesaistīt bērniem lietot kaut kādus no uztura bagātinājumiem, kas mums nepieciešams. Visnotaļ tas būtu, man liekas, viens no tādiem svarīgiem pamatelementiem ir zivju eļļa, omega-3 taukskābes, jā, jo tās ir tās vērtīgās taukskābes, kas iedarbojas gan uz mūsu imūnsistēmas šūnām, gan spēj stiprināt un uzlabot smadziņu darbību, arī bērniem fiziskās slodzes laikā. Tā kā ir ieteicams lietot, lai tu tad kā intensivitāti varētu noturēt. Tāpat arī droši pieaugušiem arī ir jāapsver, jāapskata savs dzīvesveids, vai tas zivju eļļas ikdienas uzturs ir pilnvērtīgs. Ja nē, tad droši var pieslēgt arī kādu no uztura bagātinātājiem. Bet maziem ķipariem visnotaļ, man liekas, interesēs kaut kādas vairāk košļājumās formas, jo ir ļoti ērti viņas bērniņam iedot, varam atstāt vienu gabaliņu uz galda, un tad viņš var droši pats kā lielais paņemt, izsaiņot un apēst. Un tā 1 vai 2 želē konfektes būs pilnīgi tāda optimāla dienas deva. Zivju eļļas kvalitāte var atšķirties, tādēļ svarīgi pievērst uzmanību 2 nozīmīgiem rādītājiem. Kas ir tās EPA un DHA vērtības. Tad omega-3 pati par sevi, tad ir zivju eļļa, kas pamatā viņa tiek iegūta no zivju eļļām, bet omega-3 tās labvēlīgās īpašības, kas tieši dod mums tās imunitātes stiprināšanu, sirds asinsvadu, profilakses slimībām, gan arī smadziņu darbībām. Tas tieši ir ties DHA taukšskābe un EPA taukšskābe. Jā, tās ir tās 2 aktīvās vielas, var tā teikt, tai zivju eļļai, kas sniedz mums šo vērtīgo labumu, uz kā tiek bāzētas arī visi pētījumi. Zivju eļļa šobrīd aptiekās pieejama šķidrā, kapsulu veidā un arī košļājamā gumijas konfekšu formā, kas it īpaši iecienīta mazākajiem. Kā jums ir, meitenes, ēdīsim šitādus ten? Jā, super! Nu, ko, meitenes, garšosim mūsu garšīgos fjordiņus? Ir garšīgi? Iedomājies, tie garšīgi vitamīni, viņi arī veselībai, un tu būsi stipra imunitāte būs. Mazāk slimosim. Kā tev, Hartuci? Garšā? Jā? Tu arī būsi vesela? Slimosim mazāk. Es gribu vēl. Tu gribi vēl? Nu, nē. Nu, ko, pašai arī jāpagaršo, ko tad bērniem dodam. Smarža bija tiešām forša. Es saprotu, ne tikai garša būs laba, bet arī uzturs, kas tur sastāvā ir, smaržo ļoti labi. Garšīgi tiešām pēc markojām. Jā. Pavisam vienkārši parasti želē konfektes. Ko bērni ēd un prasa pat vēl. Un galvenais, ka uzturā ir ļoti svarīgs. Zivju eļļas, omegas. Iesaku un rekomendēju.
Un šajā rudenīgā periodā es novēlu visiem vecākiem viņu bērniem stipras imūnsistēmas un laimīgus bērnus. Tā!